Nu ko, esmu kopā ar Ardavu ģimeni, kas arī ir aktīvi riteņbraucēji un riteņbraukšanas cienītāji. Tad es jautāšu ģimenes galvai, kā varbūt sākās jūsu ģimenes tieši saistība ar velosipēdiem? Nu, man sākās jau bērnībā, jo man krustās visu laiku vilku ārā no mājas un tad mēs braukājām kopā. Tā tas sākās, un tad man radās interesi piedalīties sacensībās, un tad es saku, pats sāku braukt, un tad es arī satiku Leldi sacensībās, kas bija Lietuvā. Tāda īsā saraksts par riteņbraukšanu manējā. Un vēl viens turpinot par šo pašu, kāds bija tavs pirmais vienības velobrauciens, atceries? Vienības velobrauciens, es braucu šoseju, bet konkrēti mēs tik daudz jau braucas reizes, kad es vairs neatceros, kur īsti bija pirmā. Jā. Kā, Leldi, tavu pirmā saskarsme ar riteņbraukšanu? Laikam jau bērnībā dzīvojos pa Tukumu vasaras, un kā jau visi bērni, protams, labs laiks ritenis ārā un pa kalnu lejā. Un man dažreiz nācās paviesoties Tukuma slimnīcā, kur man šķuva un tā. Un tad bija viens smagāks tāds, kritiens, un tad man tante teica, šī meitene nekad mūžā ar riteni nebrauks vairs, viņai viņš nepatiks. Un beigās viss dzīve izvērtās savādāk, un te es esmu, un riteņbraukšana man ļoti patīk. Un kā saka, ir viena liela dzīves sastāvdaļa. Un kas tieši tev patīk riteņbraukšana? Kas ir tās lietas, kas tev motivē piedalīties? Es zinām, ka tu esi arī profesionāli riteņbraucēji, nodarbojas ar riteņbraukšanu arī daudz nopietnākā līmenī. Latvijas čempioni šogad esi. Tās pamatlietas riteņbraukšanā, kas tev saista? To esi, laikam, izdomāju šajā svētdienā sebā, kad man bija baigi grūti. Un es domāju, ka ir jau savs labums, nav jau tikai mums tā, ka zirgus sadzem paploku, un tad kurš ātrāk atskaries. Ka tā ir iespēja redzēt Latvijas dabu, Latvijas pilsētas un vasaru, un tādos rakursos, kuros tu parasti viņu neredzētu un pats neaizbrauktu. Un tad tas ir tas, kas man jau patīk. Un būšana kopā ar citiem cilvēkiem. Viss kopā tāds, kā saka, kopējie pasākumi, kurš var izbaudīt. Kā sākās, kāds ir jūsu šogad vienības brauciena mērķis, ģimenes mērķis, ko jūs gribat kopā visi izdarīt trietā? Mūsu veiksmīgi finišēt kopā visiem, un tas ir mūsu galvenais mērķis. Galvenais finišu! Ar piekabīti. Piedalīties visiem kopā. Jā. Tas ir tā, ka var sadalīt divās braucienos, divās daļās. Es domāju, ka es braukšu baikus, tas man ļoti patīk, un es to gribu. Jo es vienreiz mēģināju braukt nesacensību garā un sapratu, ka man tas galīgi nesaist. Es nevaru pabraukt nesacenšoties. Un tad Edijs ar Luīsu brauks tautas distanci piekabītē vai kreisliņā. Un vēros to no tāda mierīgā, tas tāds kopīgi apstājoties, pabaudot saldējumu ar draugiem un tā. Ja man iznāks, es pēc MTB finiša mēģināšu viņus vai noķert vai kaut kādā veidā pievienoties viņiem. Socializēt kopā ar Jā. Un cik varbūt tev konkrēti ir interesanti šis Siguldas liela motivācija pieveikt tieši to Siguldas kalnu pašās beigās distances, kas vienmēr ir droši vien tā atslēgas vieta kaut kādā ziņā, gan sev morāli, gan arī visādi citādi. Līdz šim man veiksmīgi ir izdevies gan ar tādiem sportiskākiem velosipēdiem, gan ar tādu padomu laiku riteni. Šogad būs izaicinājums tas, ka būs ar piekabīti jātiek augšā, tad jau redzēs, kā būs. Izaicinājums tas būs noteikti, jo piekabīti ilgt ir tā smagi, sevišķi nav baigi trenēts. Bet ir īpaši tā sajūtas braucot Siguldas kalnā, varbūt tev, Leldi? Jā, noteikti. Siguldas kalns ir fenomenāls, un jebkurās sacensībās, kurās viņš ir, tur vienmēr ir lielākā, skatītāju koncentrācija, labākie uzmundrinājumi, saucieni, oriģinālākie visiem. Tur cilvēki ļoti, ļoti atbalsta, un tas parasti tāds motivators nepadoties, jo tur kāds uzbļauj, vai visi saņemās, un tad cilvēki tiešām tur ceļās kājās vai apsteidz kādu, un nevis tur nokāpj, un tā stumji, un tad tas ir. Un ja neizdoties pievienoties, tad noteikti tieši pabļaut finiša kalnā. Tur tāda lielāka kopības sajūta ir, jo tad visi pēdējie gandrīz spēkā, kur sevišķi, ka mēs braucam tur kopā, tur jau visi pēdējie spēku, tad tāda kopīga sajūta uzstumties tajā kalnā augšā. Kāds būtu jūsu kopējais ģimenes aicinājums citiem Latvijas iedzīvotājiem, visiem, kas varbūt mūs skatās un dzird, piedalīties vienības braucienā? Jā, es noteikti varu teikt, ka tas ir tā lieliski diena un iespēja būt ģimenei kopā, būt kopā uz riteņiem, pavadīt dienu svaigā gaisā, ļoti skaistā Latvijas dabā un vienoties ar citiem tādiem cilvēkiem, kur līdzīgi uzskata, kad forši būt ārā sportiskās aktivitātēs un tā. Pat ja mazie ķipari kašķīgi, tas nekas.
Jā, viņi pakašķējās, tad viņi aizmieg, tad viņi uzzēta, atkal dzīve skaista. Nu, ko, teiksim, lielu paldies Ardau ģimenei, un tad jau tiekamies 6. septembrī Sigulda arī ar tevi, Luīza. Jā, tiekamies. Paldies. Svinam kopā jau 25. Latvijas riteņbraucēju vienības brauciens. Sadarbībā ar Latvenergo, Sebbanku, ITER, LOK un Radio SVH. Piesakies Velo LV 6. septembrī Siguldā vienotā ritmā ar Latvijas dzelzceļu.